fiziskā kultūra laikam ir galvenais, kas šajā vietā notiek, un vēlamies visus apsveikt ar jauno gadu. Un mēs arī labi zinām, ka viena no top vēlmītēm, ko parasti cilvēki vēlās uz jauno gadu, ķerties klāt savai fiziskai formai. Un tā statistika jau ir tāda, kad no tiem, kuriem ir bijušas šīs lielās vēlmītes un apņemšanās, kad ļoti mazs procents seko tam un noturās tajā. Joku ir daudz, un tie visi ir, katrā jokā ir daļa taisnības, bet mēs patiešām šo uzrunu vēlētos vairāk kā tādu novēlējumu, novēlēt, kā labu tādu nodomu no mums, kā Andrejsavas treneriem, no Andrejsavas sporta kluba treneriem, palikt uzticīgiem savai vēlmei, saviem mērķiem, saviem sapņiem, neatkāpties, nepadoties, nemest plinti krūmos jau pie pirmās neizdošanās vai pie pirmiem apstākļiem, kad kaut kas nesastājās tā, kā es biju plānojis, jo nekad īsti nebūs tā, kā es esmu plānojis līdz galam. Bet nepadoties, turpināt, un kā es parasti saku, ja kļūdās, tad jāceļās kājās, ja paklupa, tad jāceļās kājās, ja kaut kas nesanāca, un ir vilšanās, tik un tā ir jāceļās kājās un jāturpina. Un uz veselību ir jāskatās tādā ilgtermiņā, lai tas nav tāds vienas dienas vēlēšanās, vienas dienas tāds izteikts sapnis. Nu, tik būs. Vēl mīts. Gribu 6 pakas. Tā, caur sportu atgūt enerģiju un prieku vispār dzīvot un eksistēt. Katru dienu baigi smagi. Kāpēc smagi? Sajūtās tā, atgūt enerģiju un prieku vispār dzīvot un eksistēt katru dienu. Eksistēt un dzīvot, man liekas, ir... Nu, tā kā varbūt drīzāk ir vai nu eksistēt, vai dzīvot. Tas ir līdzīgi kā izdzīvot vai dzīvot. Vai dzīvot, noteikti jā, dzīvot. Labā kvalitātē, labā enerģijas apmaiņā, kustībā, brīvībā, amplitūdā. Nu, tad mēs varam palīdzēt tajā. Šitā svētīga vēlmīta, šitā svētīga tā, jo pēc daudziem mūsdienu filozofiem ir tas, ka ceļš uz savu kaut kādu augstāku stāvokli ir caur to fizisko kustību. Un tiem, kas to ir sapratuši, atkodējuši sev, nu, tā kā diezgan vienkārši ir. Un, to secību salikt, kā tas ir, es pakustos un jūtos enerģisks un prieks ir un vēlme, šis te, kas bija uzrakstīts, tā vēlme dzīvot, darboties, enerģija, jā, un svētīga vēlmība. Tāda patiesi ļoti labi, jā. Jā, man patīk arī par to kustību un enerģiju salīdzināt tādas divas ūdens tilpes. Ir jūra vai okeāns un ir purvs. Un tur, kur nav kustības, tur mēs zinām, kā iestāvās tas ūdens, viņš sāk smakot, un cilvēks, tā kā var teikt, iestagnē, bez kustības. Un ja mēs salīdzinām to ar atkal jūru un okeānu, ka tas viļņojās, cik tajā ir daudz spēka, enerģijas, vitalitātes, un noteikti es novēlu cilvēkiem būt kā okeāniem, kā jūrām, bangojošām, vētrainām, enerģiskām, nevis tādam sastāvējušam ūdenim, kā purvā. Tā kā par tējām arī jūs pielīdzinājāt ūdens tilpnēm, bet ļoti interesanti. Mūsu tējas meistars Oskars, ka mēs runājam par kaut kādām tējām, ir ļoti daudz to šķirņu un kvalitāšu, un tajā visā norientēties, tas ir milzīgi. Un tur ir trīs arī pakāpes. Upe, jūra un okeāns.
upe, ļoti kvalitatīvs ūdens, tekošs, jā, viss forši. Ja tur notiek vibrācija, tas ir, jā, plūdi vai kas, jā, jūra, jau cits dziļums, cits plašums, ja tur notiek vibrācija, viņa ir cita. Un okeāns, nu tas ir milzīgi, ja tur notiek kaut kāda vibrācija, ja, tad tā iet jau tādā cita apjoma plašumā, kaut tsunami. Starp citu vēl runājot, ir tāds teiciens, ka sieviete ir upe, vīrietis ir krasti. Jā, tad mēs varētu bišķi to pārveidot, ka klienti ir upe un mēs kā treneri varētu būt viņu krasti. Ja jau mēs viņus ievirzām tajās sliedēs, kā tai upei kvalitatīvāk, veselīgāk plūst un tā kā apūdeņot visu to savu dzīvi, jā, ar enerģiju. Tas varētu būt tāda mūsu misija, tas arī ir novēlējums mums kā treneriem viens otram, ka mēs esam kvalitatīvi, stabili krasti mūsu tām upītēm, kas tie ieplūst un plūst tālāk pa dzīvi. Noskriet maratonu. Labi. Nu, viss skaidrs. Jā, nu tad jālaiž. Viss skaidrs un nu lieliski. Parasti, kad ir šīs te vēlmītes sasaistītas ar kaut kādu ļoti konkrētu disciplīnu vai tā kā ļoti konkrētu rezultātu, ja, tas ir trenerim kaut kur arī ļoti prieks dzirdēt, redzēt tādu vēlmīti, jo viņu var matemātiski izskaitļot. Ja, viņu var izreikināt. Tad ir skaidrs mērķis, uz ko gatavoties, ja, un ir kaut kāds izejas punkts, un tad pirmais vispār var saprast, iepazīstot cilvēku, ja, un ja treneris labi orientējās tajā, kas tā ir pa disciplīnu, ko tā disciplīna sevi ietver, un tas apjoms, nu, var uzreiz izdarīt kaut kādu, ir kaut kāds sākuma, izejas punkts, ja tam ir pielikts klāt kaut kāds konkrēts laiks, nu tad jau jāsāk domāt, cik labs ir tas izejas punkts. Ja, lai nav tā, ka pārāk ātrā laikā to izdarīt, jo, ja mēs skatāmies konkrēti šo vēlmīti, maratons un tā milzīga disciplīna, ja, 42 km skrienot, ja, to, es domāju, ka var izdarīt katrs. Protams, cik ātrā laikā tam gatavoties un kad tas ir. Ja mēs ņemam vērā, kad vēlmītes ir tā kā domāts uz šo gadu, 2025. Forši, jāsāk skriet, jāsāk krāt apjomiņš, un kad ir šīs te konkrēti aprakstītās vēlmes, kaut kādas konkrēti aprakstītās disciplīnas, ir forši salikt to ceļu. Tas ceļš uz to disciplīnu jau var būt vesels piedzīvojums. Un tā ceļa laikā var notikt jau ļoti daudz ļoti pamatīgas lietas. Un, krājot šo te ceļu, krājot šo te apjomu uz to disciplīnu. Ja? Nu, gribot, negribot ķermenī un prātā, un varbūt kaut kur vairāk nostāsies tā sajūta par regulāru trenēšanos. Un ja to nepārķers, vēlreiz, ja to nepārķers laikā, ja, tad tā sajūta sakrāsies. Tas, par ko kolēģi iepriekš teica, par to kapacitāti, par to savu apjomu, kādu var darīt. Un tad sekojot šiem soļiem, gatavojoties, ja, sakrāsies un to sakrāto apjomu, viņi jau var visu kaut kur pielietot. Gribēs tā būs cita disciplīna, bet apjoms jau būs sakrāts. Un noteikti arī kaut kāda sajūta būs sakrāta, darot to apjomu. Nu, mums ir arī nodarbība ar nosaukumu FitRun. Līdz ar to visas iespējas šim cilvēkam piepildīt savus mērķus, nākot uz visām nodarbībām, bet, ja gribās tieši specializēties skriešanā, tad dažādi lecieni, skrējieni, izklupieni, pietupieni,
jā, tādi eksplozīvāki. Potīšu nostiprināšana, ceļu nostiprināšana. Skriešanas soļu attīstīšana. Jā, tas viss ir iespējams, un tas man atgādina, šī apņemšanās atgādina manu paša apņemšanos pirms gada, kad es sev nospraudu mērķi uz 40 gadu jubileju noskriet maratonu. Un es gribu iedrošināt šo cilvēku, ka tas ir iespējams. Es tieši tā apņēmos to gada sākumā, sāku ziemas beigās skriet jau ārā, un septembrī noskrēju savu pirmo maratonu mūžā. 40 gados tātad var izdarīt kaut ko nebijušu vēl. Tātad kaut ko tādu, ko līdz tam laikam nebija iespējams izdarīt, nebija laika, bija citas prioritātes, ka nekad nav par vēlu uzstādīt arī šādus, es pat teiktu, trakus mērķus. Ja, bet, ja pareizi trenējās prātīgi, tad to ir iespējams izdarīt vispār nenodarot sev pāri. Un tieši otrādi, tā kā, pieredzot, tā kā labu pieredzi. Iemantojot labu pieredzi, nevis ar tādu vilšanos, ka es tur nepiepildīju savu mērķi, nenoskrēju tik ātri, kā vēlējos, vai tur vispār nenoskrēju. Bet prātīgi to darot, ir vienkārši iespējams nonākt, ar labu pieredzi to piedzīvot. Starp citu, Linda jau arī, var teikt, tagad tieši 2 gadus tu kā aktīvi jau skrien, vai aktīvāk skrien. Jā. Un tu varētu arī būt labs atbalsts un kaut ko labu ieteikt šim cilvēkam, kurš nospraudis sev par mērķi noskriet maratonu. Man liekas, tas pirmais pusmaratons sanāca, es biju labi paskrējis 3 mēnešus, manuprāt, jā. Protams, tad jau var ļoti just to, kad ir jākrāj tas apjoms un jāsaprot noteikti no tā kaut kas, un es tikai tagad sāku kaut ko tā saprast. Jo maratonu noskriet, tas nenozīmē noskriet maratonu, tas nozīmē gatavoties maratonam. Tas nozīmē gatavoties, nevis vienkārši. Cik kilometrus noskriet nedēļā? Zināt tos savus ātrumus arī, lai nepārcenstos, jo tas pūls baigi ierauj iekšā, viņš tā pavelk līdzi, tu tur tādā sajūtā noskrien, tur varbūt tos pirmos tur 10, 15, un tad sajūt vienā brīdī, kad zūd tā jauda tur, un jā, kad tu saproti, ka solis noteikti svarīgs ir, tad tas ar laikam skaidrs ir, jo tad arī tur sāc skriet tāds galīgs sarauts tāds. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem varētu būt mērķis maratons šajā gadā, un tad mūsu ieteikums ir regularitāte, pakāpeniskums, tehnika noteikti, lai tas ir patīkami pirmkārt skriet, lai tas ir veselīgi. Jo mēs jau zinām arī piemērus, kā cilvēki uz gribas spēku var noskriet, bet nodara sev vairāk pāri nekā uzlabo savu veselību. To arī var redzēt maratonos, jā, ka tā. Jo pāri mērķim svarīgāk tomēr ir veselība un labsajūta. Izdarīt to ar labsajūtu un ar gandarījumu. Nevis noskriet, bet nodarot sev pāri, klibojot tur mēnesi vai pēc tam jūtot kaut kādas paliekošas sekas. Var ļoti, ļoti matemātiski izrēķināt un tam sekot. Un tā sekošana kaut kādā ziņā ir arī kaut kāda piespiešanās. Tad piespies palaust to robežu vaļā. Nākamajā. Visu laiku viņi drusciņi palaust vaļā. Jautājas, drusciņi palaust vaļā. Bet tur, jā, kā Kaspars teica, var drusku pārķert. Un laikam tie mūsdienu vai tuvākās nākotnes treneri būs tieši tie, kas iemācīja saviem sekotājiem dažādus instrumentus. Elpošana, kustību, izprašana, izjušana, kustību savienošana, kontrole, ja, kas apaugs ar kaut kādiem instrumentiem, kurus varbūt pat visus nevar tā uzreiz skaidri pateikt. Ja. Varbūt kaut kas ar meditāciju saistīti instrumenti tie būs. Bet ko tas nākamais treneris mācīs, lai tiem, kas vēlās šīs garās distances, lai tā būtu nevis tāda deldēšana un ieskriešana drusciņi ar galvu sienā, bet baudāms pasākums. Ir tādi abstraktāki mērķi, vai drīzāk sapņi. Un, piemēram, tur
būt veselam. Ja? Tas sev ietver ļoti daudz, tas ļoti plašs. Bet šis strict ring muscle up, tātad uzreiz tas nozīmē regulāri treniņi. Tas ir palīdz cilvēkam turēties arī tā. Regulārs treniņš, tas nozīmē sagatavojošie vingrinājumi, daudz pievilkšanās, daudz TRX, daudz riņķi pirms tam. Tad tu zini, treneris jau zina, kā saplānot to treniņu tā, lai lēnītiem virzītos uz to mērķi. Tas noteikti nav ātrs mērķis. Tas noteikti nav vienas dienas, tas pat nav mēneša un pat varbūt pusgada. Bet gada laikā, šī gada laikā, atkarībā no tā, kurš to ir ievēlējies. Ja man pateiktu Linda, ka viņa vēlas rīt māslāp, tad es teiktu, tas ir, viņa jau zina, kā to darīt. Bet tas ir rīt. Jā, un tad es varu iedomāties kādu citu cilvēku, un viņam tas iespējams ir tikai gada beigas. Galvenais tādam labam plānam būtu tiešām pie viņa turēties un arī pieļautu domu, ka kaut kas var arī neizdoties tā, kā tu esi izplānojis. Ja tu esi elastīgs uz to un nepārdzīvo pie pirmajām grūtībām, tad uztver to kā tādu spēli foršu. Man liekas, ļoti labs tāds. Jā, runājot par šiem konkrētajiem tādiem mērķiem, nevajag aizmirst, ka mūsu mērķis jau ir kopējais tāds kā vispārējā fiziskā sagatavotība, lai mēs esam vispusīgi attīstīti, lai mums ir gan ātruma kvalitātes, spēka kvalitātes, elastība, izturība, lokanība. Un jādara ir viss, jo gan skrējiens tikai veicinās, lai cik tas jūtīgi neizklausītos, pat skrējiens var veicināt masalāpu. Ja, tātad visi pārējie treniņi, viņi summēsies kopā un novadīs tevi pie tā rezultāta, bet tad ir tā specializācija, jeb tie specifiskie vingrinājumi. Tad tas treniņš tā arī jāplāno. Ir vispārējā fiziskā sagatavotība, un tad ir noteikti specifiski vingrinājumi, kur novadīs tieši pie vēlamā mērķa, pie ringa masalāpa, pie spēka izejas riņķos. Un katrs cilvēks sev varētu tādu noteikt, jo ja vienkārši ir tāda abstrakta mērķa un man nav konkrēta viena, tad es nāku un es varu īstenībā kaut kādā pusceļā padoties. Tā kā, jo tu pierodi pie tā, ka tu labi jūties, es labi jūtos, un ko tālāk ar to? Ir tiešām tāds cilvēks, pat es dzirdēju vairāk kārt, kāds saka, man vajag, lai ir kaut kāds mērķīts, tad es zinu, ka es tā kā viss mani plāns. Ir cilvēki, kur tiešām viņiem tādi plāni vajadzīgi ir. Mēs to darām, jo mēs jau plašāk uz to skatāmies, bet cilvēkam, kurš atnāk uz zāli, ir labi, kad viņam ir kaut kāda, aiz kā viņš var aizķerties tajā, iekosties tajā savā mērķi un turēties pie tā. Mums kā treneriem viņam visu laiku jādod tā specifika, lai viņš tuvojās tam mērķim. Jo, ja mēs tā vispusīgi viņu trenējam, sakam, pasties, tu jau esi tur labāks, ātrāks, bet viņam jau ir tik un tā tas mērķītis svarīgs. Ja, tad, ja tas cilvēkam ir svarīgi, tad mums jābūt spējīgiem viņam to arī dot, viņu tuvināt tam mērķim. Viņš saka, es jau varu pievilkties riņķos, es varu augstāk uzvilkties, es varu no kājas, no zemes ar atbalstu uzlikt tajos riņķos, noturēties. Tāda laba sajūta arī redzēt. Kontrolēt sevi riņķos. Tad mēs visu darīsim, lai palīdzētu cilvēkam virzīties uz to mērķi. Tāda mana pēdējo gadu pieredze, ka cilvēkiem tieši tā sajūta par to fiziskām savām spējām, fizisko savu kontroli ļoti, ļoti bieži ir saistīta tieši ar šiem te vingrošanas tipa disciplīnām un uzdevumiem. Un, vēlreiz, varbūt tā mūsu zāle tieši specializējas uz to, bet arī parunājoties cilvēkiem, pazīstot cilvēkus, kā sevi asociē. Es sevi asociēju, kad es kaut ko varu ar savu ķermeni izdarīt. Ja? Un vismaz manā paziņu lokā diezgan maz ir kādi, kas saukti kaut kādas ļoti specifiskas svarcelšanas disciplīnas vai kaut ko uz to pusi, lai gan mēs zinām, ka tas spēku attīsta, bet tā kā sevi neasociē ar to. Ļoti svarīgi, tiecoties pēc tiem mērķīšiem, skaidri arī sevi asociēt ar ko es daru, ko es gribu, kā es gribu sajust savu ķermeni. Jā, un te ir cilvēki, gribot iemācīties kaut ko, teiksim, rokas stāja vai riņķos spēka izēju,
tas ir saistīts ar paškontroli, ar spēju kontrolēt savu ķermeni. Es varu dot komandu, un mans ķermenis ir spējīgs to izpildīt. Tā ir fantastiska sajūta. Es tiešām arī, tas ir kaut kas tāds, ko es novēlu visiem, ka tu saki, lec, un tu zini, ka tu pārleksi tai peļķei ziemā un nepaslīdēs un nenokritīs un nesalauzīs sev potīti, gūžu vai plecu. Un ka tu pārleksi. Ja es saku, pievelcies, un tu zini, tavs ķermenis spēj tātad saprast to komandu. Pārliecība ļoti liela rada. Jā, viņš saka, noskrien 5 kilometrus, un ķermenis skrien un var to izdarīt. Noķert trolejbus, uzskrien uz 5. stāvu. Ka tev nevienā brīdī nav šaubu, bet vai es to vispār varēšu? Ja, un cilvēki dzīvo ar tādām šaubām un nedrošību sevi, bet vai es to vispār varēšu? Un mēs to varam pārnest tā atkal tā plaši un ļoti šauri. Pa dzīvi vispār dzīvot ar sajūtu, ka es to varu, vai visu laiku šaubīties un uzdot sev jautājumu, bet vai es to varēšu vai varu? Sportoju, lai varētu kolektīvi pavadīt laiku ar bērniem. Ļoti labi. Nu te jau arī mums būtu ko stāstīt, jo man ir kā mūsu tāds Andrejsals, viens no tādiem biedriem Mārcis. Un Mārcim ir 4 dēli, un viņš tieši vecgada nogalē man saka, cik laba sajūta, ka es varu ar jaunāko dēlu aizbraukt uz slidotavu un savos 45 gados slidot, pamācīt savam bērnam slidošanu. Tad es varu ar savu tur un vēl vienu no puikām spēlēt basketbolu, iziet ārā pagalmā un uzspēlēt basketbolu ar savu dēlu. Ja, ka es varu ar savu vecāko tur dēlu aizbraukt uz kalnu un slēpot. Tas ir tas par to paškontroli, ka lai kur es ieliktu, lai kādā kustībā, izaicinājumā, ka man nav šaubu, ka es to varēšu izdarīt, un tā ir laba sajūta. Jā, un tie dēli, viņi ir laba sajūta, ka tu vēl joprojām vari pat izaicināt savus jaunos dēlus, savus puikas, ka viņiem to joprojām var būt kā tāds piemērs. Jā, tāpēc tā ir ļoti laba sajūta, ka pavadīt laiku ar bērniem. Tas tā ir, nevis skatīties no malas, kā tie bērni tur darbojās, ja, bet pašam ar viņiem kopā mesties iekšā tajā rotaļā. Man liekas, ar saviem tuvajiem kopā fiziski pakustēties, tas ir kaut kas neaprakstāms. Un, ja šī te nākšana uz treniņiem var veicināt šo te kvalitatīvo laiku pavadīšanu kopā ar saviem mīļajiem, tuvajiem, lieliski. Un atkal, ka tev nav nekāda šaubu, ka tu aizbraucot kādā ceļojumā vari kopā ar ģimeni doties pārgājienā. Un ka visi būs spējīgi noiet, ka mamma tur nepateiks, jūs ejiet, tas nav man, es to nevaru, vai tētis pateiks, tur ar lieko svaru, ka viņš to nevar, jūs tur paši aiziet. Tā kustība jau arī, tas piemēra rādīšana, pieņemsim, tas bērns jau arī beigi mācās, ko tu tur dari, arī tāpatām sāk redzēt to pasauli līdzīgi, kā tie vecāki ir parādījuši. Viņam arī ir noteikti vienkāršāk un saprotamāk uzsākt arī to visu kustību. Tas pie noteikuma, kad mani neliek pie maršrutu plānošanām un kad es aiztriecu visu ģimeni Tenerifē pāri visai salai tur. Un kad saprotu, ka mēs vēl pat pusē neesam, bet jau ir solīt to jauniešiem apsolīt, ka būs tikai 15 kilometri, bet mēs vēl pusē neesam un jau ir pāri 15 kilometriem. Tad nepieciešamība pēc regulāras, sistemātiskas fiziskas atslodzes. Un otrais punkts – apmēram 1 stunda atdošanās trenerim. Tāda uzticēšanās. Es uzreiz varu te pakomentēt slodze un atslodze. Cik tas īstenībā ir labi pateikts. Jo mēs varam nākt šeit uz sporta zāli pēc slodzes, tā kā pastrādāt, pasvīst, paskriet. Un mēs varam arī caur šo slodzi arī atslodzīt sevi. Tā kā no ikdienas spriedzes, stresa, darbiem,
no pienākumiem, no atbildībām, no tām visām lietām, kas pārpilda mūsu prātu ikdienā, es nāku uz atslodzi. Caur slodzi uz atslodzi. Tas ir ļoti labi, jo tā ir sports no vienas puses. Nu, tā kā es minēšu piemēru. Ir, kad tu cilvēkam kādam var pateikt, kāpēc tu nesporto, viņš saka, ko es sportošu, es jau tā ikdienā esmu tik pārguris pēc darba, atnākot mājās, man negribās vairs neko, kā tikai iekrist divānā un paspaidīt pulti. Un savukārt ir cilvēki, kuri sapratuši, kā šī nedaudz piepūle ļauj pārvarēt tos ikdienas darbus daudz vieglāk, ka tie ikdienas darbi sportojot kļūst jau vieglāk izdarāmi. Tad tas, kas pirms tam šķita jau, ka mani nogurdina, nedaudz piepūloties un sporta zālē pasvīstot, tie ikdienas darbi vairs nav tik sarežģīti. Tātad tas tevi atsloga un tu paliec stiprāks un tu vari izturēt vairāk. Ļoti patīkami tāda kāpjoša atbildība un šī bija laba vēlmīta. Patiesa. Jā, it kā mūsu varbūt tad prāta spējas to arī tādā veidā var iztulkot. Kad tieši tā tas arī notiek. Pakustoties savā ķermenī, palaižot elpu straujāk, lēnāk, piedomājot pie elpas, ka notiek šie te atslogošanās procesi. Un ir prakses un veidi, kā to ļoti izteikti var sajust. Es pats šādas te lietiņas praktizēju un tanī brīdī, ja, ko mēs runājam par tādu relaksēto, to labsajūtas stāvokli, to savu tādu pilnīgas esības stāvoklī, ja, mēs varam palīdzēt un noteikti censties cilvēkiem, apmeklētājiem to sajust šeit. Ja, tas ir svētīgi, jo tiešām to novēlam. Jā, jo tā rutīna ir tāda, tu šādi sajūties tajā rutīnā un tajos pienākumus, ka tādā ieslodzījumā tad nedaudz. Tad visu vienādu redzi un tad tu atnāc, pieņemsi. Un te tev atvarās vaļā un te tev atslogi sevi. Jā. Enerģijas plūsma un tāda bezgalības zīmīte. Jā, tā bezgalības zīmīte, to varētu pakomentēt tā, ka cilvēkam caur fiziskām aktivitātēm tā ir sava veida savienošanās ar sevi. Jā, tā ir sevis iepazīšana un tā ir sava tāda bezizmēra resursa iepazīšana. Jo cik cilvēki saka, ka caur sportu viņi ir iemācījušies pārvarēt robežas. Un tas, kas pirms tam šķita neiespējams, tagad viņam šķiet jau iespējams paiet laiks. Viņš nevarēja noskriet kilometru, tagad jau viņš var noskriet 5. Un jau pēc tam viņš var noskriet 10. Tas ir tā bezgalības zīmīte, enerģijas plūsma, iepazīt savu bezgalību, savu bezizmēru, savu to neierobežotību. Tas, kas vakar šķita diskomforts, šodien jau ir komforts. Paplašināt tās savas diskomforta robežas un dzīvot lielākā komfortā līdz ar to. Ja pirms tam mans komforta līmenis bija šeit, un es baidījos pastīties pa labi, pa kreisi, tad tagad jau tas, kas man pirms tam šķita biedējoši, es to varu. Ja, tā ļoti labi, tieši tā bezgalības zīmīte. Tā ir tāda neierobežotā un tā mūsu daba, ja, ka visa limita ir tikai mūsu pašu prāta izdomāta. Tikpat un vēl pārgājienus sporta nodarbības ārā stadionā UTT. Lieliski. Jā, pagājušais 2024. gads mēs samērā daudz pārgājienus uzorganizējām un pašiem bija tāda iedvesma un tā jau tas arī notiek, kad to, ko mēs paši pieredzam labu, kad ar saviem tuvajiem un mēs savus zāles apmeklētājus arī kā tuvos uztveram sev, ka gribam dalīties. Un pagājušajā gadā mēs daudz brīnišķīgi pārgājieni, gan vienas dienas, gan 2 dienu, ar palikšanu ārā, ar grandiozām
pusdienām un vakariņām pēc pārgājieniem, un tātad visu iespējamo komforta paketi. Un arī šie te āra treniņi, ja, nu, protams, var vienmēr vēl vairāk, bet daži bija uzorganizēti stadionā. Arī lieta, ko mēs darām paši. Un tā kā jau te iepriekšējos jautājumos, ka mēs uz to savu tā kā plašuma palielināšanu, ja mēs ejam caur fiziskām nodarbībām, un tad arī kaut kāda vieta, lokācijas maiņa, vingrojumu, disciplīnu maiņa arī ļoti palielina šo telpu. Tas nenozīmē, ka visu laiku ir jāraujās uz kaut ko jaunu, jo pastoties vispār to piedāvājumu informatīvo vidi, ir ārkārtīgi daudz viskaut kas. Ja, bet ja no tām lietām, kuras mēs pārzinām un par kurām mēs kaifojam un priecājamies un bagātinamies, mēs varam apmācīt arī savus sekotājus, un viņi tādā veidā savu to tilpumiņu ver vaļā. Nu, lieliski. Mēs noteikti pārgājieni, stadioni, tas viss notiek, un viss arī domāju, ka turpināsies. Man patīk par pārgājieniem arī tas, ka tu trenējies sporta zālē, un tev ir iespēja šo savu vispārējo fizisko sagatavotību pārbaudīt reālā situācijā, ārā apstākļos. Var sakot, tu šeit trenējies, kaut kam gatavojies, un tad tu noej 30 līdz 50 kilometrus un saproti, jā, mājas darbs ir izpildīts, lai es varētu šo izdarīt. Jo, ja tagad kādam vienkārši, parastam cilvēcim, kurš ikdienā nesporto, pateikt, ejam 50 km pārgājienā, tas būs tas, ko es iepriekš minēju, viņš sašaubīsies, viņš nobīsies, viņš teiks, nē, tu traks, un visbiežāk tas komentārs ir, jūs esat traki. Un savukārt tie, kas nāk regulāri kustēties, pat neteiks sportot, mēs šeit neesam sportisti, mēs šeit rūpējamies par savu veselību. Šiem cilvēkiem ir lielākoties, pats sakot, ejam pārgājienā, šeit kad, cikos, kur tiekamies. Viņam nebūs šaubu, ka viņš to varēs izdarīt. Tā ir tā gatavība, ko mēs šeit varam iegūt, iemantot. Ja? Un tāda pārgājieni, ko mēs arī praktizējam, labs pārbaudījums. Pēdējā laikā mēs arī tos pārgājienus paši neuztveram kā tādu posms, laiks izdarīts. Bet kas notiek pašā tajā procesā? Kas tur notiek? Kā mēs saplūstam ar to konkrēto brīdi. Un ja mēs ar to vēl dalamies apkārt ar sev, kā es teicu, tuviem cilvēkiem, un viņos notiek kaut kas ļoti līdzīgi, un šī te bagātināšanās, super. Sakārtot 40 gadnieku ķermeni, vēlme, lai nekas nesāp un nezūd motivācija. Dzīvot. Dzīvot. Fiziskās aktivitātes ir, es pat teiktu, labākais veids, kā pārvarēt 40 gadnieku krīzi, tā saucamā. Ja nav labāku veidu. Jā, var mēģināt meklēt, bet caur šiem gadiem un caur novērojumiem un caur mūsu pieredzi tikai fiziskās aktivitātes spēj savākt to cilvēku, kurš ir nedaudz pa dzīvi pazaudējies. Viņš visu kaut ko jau pieredzējis, viņš jau ir sasniedzis karjerā daudz, viņam jau ir ģimene, viņš jau ir bijis dažādos ceļojumos. Ir visa kā jau gana. Mašīna ir, māja ir, un tomēr tā 40 gadnieku krīze, viņa var pietavoties nemanot. Un iziet paskriet, satikties ar līdzīgi domājošiem. Pabūt šajā veselīgajā, spēcīgajā vidē, kur tā enerģija virmo gaisā, kur ir veselības enerģija, kur ir labsajūtas, kur ir tāda entuziasma, dzīves prieka enerģija. Tas ir labākais veids, kā pārvarēt. Tas arī vēl viens no mūsu novēlējumiem. Nevajag maldīties, nevajag vairs neko meklēt, nevajag atklāt Ameriku no jauna. Ir jākustās. To var novērtēt tikai ar laiku, un tas būtu tāds arī padoms, ko varētu dot
sev jaunākam vai jebkuram jaunākam jau kaut kādā brīdī jau tas vecums pienāks. Un tur, teiksim, 20 gados tā uz priekšu neviens neskatās tā es sevi asociēju ar 40 gadnieku. Ja? Bet tad, kad ir tie 40, jā, tās sajūtas, foršas. Un viņas noteikti var būt vēl foršākas un iet tāpat tikai uz augšu, bet, izdarot kaut kādu noteiktu, vai drīzāk ievērojot kaut kādus ļoti precīzus noteikumus. Un regulāra fiziska kustēšanās, tas ir viens no bāzes noteikumiem. Lai piepildīto šī vēlmīte, kad nekas nesāp, jo savā paziņu lokā daudz ir 40 plus, un arvien biežāk var dzirdēt no cilvēciņiem. Arī tiem, kas sporto, kad sāp, viss kaut kas sāp, viss kaut kas jūtās. Tā tam nevajadzētu būt. Tā tam nevajadzētu būt, un jāmeklē ir ceļi, instrumenti, lai tas tā nebūtu. Nevajag nekam sāpēt. Es savos 40 gados jūtos labāk nekā es jūtos 30 gados. Tas ir nepārspīlējot un nemanot. Es domāju, Ģirds tieši to pašu var pateikt, un pat Linda var pateikt, atskatoties uz sevi pirms kaut kādiem 10 gadiem, ka tā sajūta var būt labāka, un ka tas ir mīts, un tas ir tie meli, ka vecums nāk ar sāpēm, ar slimībām, ar sliktu pašsajūtu, ar zālēm, ar medikamentiem. Mums saka, jā. Nē, vecums var nākt ar labāku sajūtu nekā es jutos tad, kad es tiku uzskatīts par jaunu. Drīzāk ir tā, ka tad, kad ir šobrīd kaut kāds punkts, no kura mēs skatāmies, ja, un liekas, ka šis punkts ir tieši tā, kā es gribu. Katram to novēlētu, ka tieši šis punkts ir tas, kā es tieši es baudu. Nesāp, jā, nekur nevelk, nav traumu paliekošu kaut kādu seku. Jo tā sajūta, kad tagad, viņi jau arī tajos 15 gadu atpakaļ, ka mēs sevi redzējām kā sacensību atlētus un daudzījāmies un plosījāmies. Viņi ir arī brīnišķīgi un viņi kaut kur ved, bet var pienākt viens brīdis, ka tās visas disciplīnas vai tie visi instrumenti paliek sāpīgi. Es pieļauju, ka cilvēkam varbūt šeit nav tik milzīga tā sportiskā bagāža, bet un ko mēs vēlētos pateikt, ka tas vispār nav strupceļš vai kas, kad arī 40 gados ir iespējams tā bagātināt savas sajūtas. Protams, ienāk citi instrumenti, ienāk dažādākas prakses, bet tas, ko var izdzīvot savā ķermenī, tas nav aprakstāms. Vajag noskriet 10 laižam. Vajag nobraukt ar riteni 50 km dienā. Laižam, vajag pa viervi uzrāpties. Mierīgi mēs to varam izdarīt. Vajag kaut kādas raušanas vingrinājumus vai grūšanas izdarīt. Darām. Mēs to varam izdarīt un pat ar vēl lielāku baudījumu. Ja? Neko neatmetot, ne no kā neatsakoties, bet tieši otrādi kaut kā pārslēdzoties varbūt no kvantitātes uz kvalitāti. Ja? Cipari pazaudē kaut kādu vispār nozīmi. Jā, viņus var darīt. Mēs varam arī krāt resursus, mēs varam arī krāt ciparus, bet tas pazaudē nozīmi, jo priekšplānā izvirzās tas, kā tu jūties, darot noteiktu disciplīnu. Jo 10 km var noskriet, nomirstot beigās un mētājoties tur uz zemē un bļaujot agonijā. Vai tu noskrien un tu jūties labi, un tu iedod savam kolēģim 5 un saki, wow, kā mēs kvalitatīvi paskrējām, pālpojām, es jūtos labi, es varētu vēl skriet. Ja tā ir cita sajūta. Ir jau daļa, kas vēl
tur 20 gados savādāk sajūta, ka tu sporto un vēl neesi atņēmis sev to tusiņu sadaļu. Un tas jau arī tā kā var nozīmēt, ka tu it kā turpini darīt, it kā tur mauc un sporto, bet tu vēl joprojām esi tajā zonā, ka tu tāpat gribi tur vakarā kaut kur aiziet. Un to es arī esmu dzirdējis gan no meitenēm, kurām ir pie 40. Viņas tāpatām jūtās tā, ka tur, nezinu, tu tur esi tur ritīgi 5 reizes nedēļā sporto, vēl joprojām tādā slodzē, kā tad, kad tev bija 20, 25, 30, un vēl tā sadaļa nav noņemta malā, tad tur noteikti arī kaut kā savādāk. Tur izvēles ir jāizdara. Tur ir jādara izvēles, jā. Tur kaut kādā brīdī ir jāizdara izvēles par labu vienai vai otrai prioritātei, un ir lietas, kuras ir labi spēt tādā dzīvot līdzsvarā un vidusceļā, ne no kā neatsakoties, ne no kā nemūkot, un tomēr ir vajadzīgs izvirzīt noteikts prioritātes, ka uz abiem krēsliem šeit būs grūti nosēdēt, un ka tie dzīves stili šeit tad nav savienojami. Ja, un 40 gadi ir tas laiks, kad par to var ļoti labi pārliecināties. Ja līdz tam vēl varēja, tad tagad vienkārši jāizdara izvēle. Tad izdara izvēle kādā vidē, kādā atmosfērā, kādās enerģijās, kā mēs to saucam, kādās frekvencēs tu vēlies būt, ja? Uz kāda kanāla tu vēlies savu dzīvi ieslēgt, paņemot to pulti, vai uz kaut kāda šausmu un sāpju un ciešanu kanāla, vai uz labsajūtas dzīves prieka un tāda, uz prieka kanāla. Mēs aicinām cilvēkus ieslēgt savu dzīvi uz prieka kanāla, ja? Viss jau tas prieks, jā, tas jau ir tāds resurs, kas ir trenējams. Un, jā, parasti jau mums kaut kāda iekšējā intuīcija pasaka priekšā vai kaut kādi mērlielumi, ja, kā mums pasaka, vai tas resurss pietiek uz visām pusēm. Un, ja Linda tāds stāsta, jā, par tādiem piemēriem, manā paziņu lokā tādi piemēri ir maz, tomēr nosliecās, ja, tā, ka visu darīt, kaut kur aptrūkstās tā kapacitāte. Un tāds vainu, jā, tie var jau visādi. Ja, ja mēs šeit samazinām to līdz fiziski aktīvam dzīvesveidam un regulārām fizkultūras nodarbībām, tad ar laiku tas kļūst precīzāk. Tas netiks izkaisīts tā, ka šodien fizkultūra un visa pārējā dzīve haosā un nekārtībā. Ja, ka tā, ar laiku tai kārtībā jāienāk viskaut kur. Būt sevis labākā versija, līdzsvars starp mentālo un fizisko stāvokli. Wow! Atkal tāds filozofiskais. Jā, te var gari pavērsties, bet līdzsvars starp mentālo un fizisko stāvokli. Fiziskās aktivitātes noteikti, kad var līdzsvarot, jā. Un fiziskās kustības noteikti ir ļoti labs veids, kā ja tu jūti. Varbūt, ja ir tā nosliec, tur kaut kā sajust, nezinu, ārā nespīd saule, un tad ir cilvēki, kas saka, kad slikta diena vai rudens būs atkal depresija. Tā ir tāda, kas tā. Tad, ja ir tā sapratne, ka tā kustība iespējams varētu to sajūtu aizdzīt projām, tad tas ir ļoti labs veids, jā, kā nejust to rudens depresiju. Nomācies laiks, ziema, bēdīgi, iešu nopeldēties. Skriešana 4:00, airēšana 3:40, 9 striktie pievilkš. Veiksmi visiem. 49, tas es pieļauju, ka tas ir gada skaitlis ierakstīts iekavās, jā. 9 striktie, lieliski. Pārstāv mums viss tāda filozofiski šīs vēlmes, un arī mēs tā pavērsām, bet īstenībā jau mums arī jāatzīst, un arī cilvēkiem nav jābaidās pateikt, ka es gribu izskatīties labi. Mēs runājam par labsajūtu, par mentālo veselību, par fizisko,
bet vesels kā Tarzāns. Tas ir fantastiski. Tieši tā, mēs gribam izskatīties labi, justies, izskatīties labi, lai tas apģērbs labi izskatās. Un mums ir pat uzraksts sieviešu ģērbtuvē uz sienas, Kas sportojot, jā, tā kā... Kas svarīgi ir... Ja tu esi vienkārši tievs, tad tu izskaties vienkārši labi. Ja tu sporto, tad tu arī izskaties labi bez drēbēm. Tad tu izskaties labi bez drēbēm. Ir jāpatīk sev, ir jāiestās spoguli un jāsecina, man patīk tas, ko es redzu vai nepatīk. Man patīk tas, kā es jūtos vai man nepatīk. Tas, kā es jūtos, tas jau, protams, tās dziļāks un filozofiskāks jautājums, kad man nedaudz jāiegremdējas tādā meditācijas praksē un jāuzdod sev jautājums, vai es jūtos labi. Bet vienkāršāk ir ieskatīties spogulī un pateikt, es sev patīku, kā es izskatos. Es labi izskatos. Un tad aiziet, ir iespējams to mainīt. Ir iespējams dzīvot un būt par sevis labāko versiju un justies un izskatīties tā, kā es to vēlos. Ārējie mērķi visnotaļ triviāli, bet iekšējie tos varētu definēt kā vēlmi ķermenim palīdzēt smadzenēm. Arī lieliski. Tātad cilvēks arī kā izjūt šo te fizisko kā tādu savas kapacitātes kopēju celšanu, ja, izlīdzsvarot. Varētu būt kaut kāds intelektuāls darbs tiek darīts, un kur smadzena kūp, un tad ar šo te kustību perfekti ieklausīties sevi, ķermenī un saglabāt regularitāti. Jā, vēlos noskriet pusmaratonu, saglabāt kustību dzīvē, lai prātam vairāk skaidrības. Viennozīmīgi sports atver acis, jā, tā kustība atver acis un padara virzību skaidrāku. Arī tas, kurš skrien ikdienā, ja, to arī var salīdzināt. Viens no maniem tādiem šī gada novēlējumiem, vispār saviem draugiem, biedriem, ir skaidrs acis, skaidru prātu, lai būtu skaidrs virziens. Kur? Kā, kāpēc un ar ko es vēlos virzīties. Jā, uz šiem jautājumiem mēs varam atbildēt šajā gadā. Sākumā tiem, kas grib šogad kaut ko sākt, kaut ko mainīt, noteikti pakrājiet. Tur bija arī viena vēlmīta stundu atdoties trenerim. Jā, tas arī uzticieties procesam. Jā, tā ir treneru atbildība, tā ir tās vietas atbildība izlemt kādiem soļiem, kādiem treniņu veidiem piedāvāt kaut ko, bet ja jūs esat nolēmuši, lūdzu uzticēties tam procesam, sakrāt, astavat saviernem, palikt uzticīgiem saviem principiem, izvēlēties tādu principu, ja 3 reizes nedēļā, pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena vai vienalga kā, ja, un paturēties tajā principā 2 mēnešus. Un viss samainīsies, un jau varēs rakstīt nākamo lapiņu, jau pilnīgi cits jau būs sākuma punkts, jūs jau būsiet sevi ļoti izkustinājuši no kaut kā tāda, ko īsti vēl nevar zināt. Mēs tur runājam, noticis būs kaut kas tāds, kur jau nākamo lapiņu rakstot vai vēlmīt savu galvā virsot, viņi jau būs pilnīgi ar citu garšu.